Labdien, dārgie sekotāji! Šodien esam atbraukuši uz 500. krasta aizsardzības bateriju Akmeņragā, kur tika uzbūvēta neilgi pēc kara un nostāvēja kaujas gatavībā līdz 1955. gadam. Šeit tika izvietotas 4 pozīcijas 130 mm lielgabaliem. Konstrukcija diezgan vienkāršota, betona pamatnes lielgabala stiprināšanai un koka pagrabiņš pa labi no katras pozīcijas. Lūk, šeit arī redzam vienu no stiprinājuma gredzeniem, vienai no lielgabala pozīcijām. Tātad šeit stiprinājās B13 130 mm lielgabals. Tātad, skatoties no sauszemes uz jūru, lielgabalu pozīcija kreisajā pusē jābūt ir ugunsvadības tornītim vai vismaz viņa pamatiem. Ugunsvadības torni neatradām, torņa pamatus arī šoreiz neatradām. Iespējams, ka tornis ir bijis no koka un varbūt kā ar netik nopietniem pamatiem. Lielgabala stiprinājuma vietas esam paskatījušies. Dosimies aplūkot vietu, kur būtu jābūt barakām.